pie sienas rāmīts, un tajā bilde jūt kā dāmīts ar skatieniem tu silda. Jo no bildes es pretī skatos, dzestas vējš te puš man matus. Attēlā esmu es Everestā, rāpus te jau teica man, ka nevar es tā. Laikam par spīti vai lai kaut ko pierādītu, bet ja tā padomā, kam tad es te līdu? Te bija pabijuši daudzi mani elki, jūtu kā arī man šajā kalnā velk. Viņu prieks ar maniem mērķiem likās saskan, kas zina, varbūt tās bija tikai masas. Man bija cits sapnis, to nācās pamest, es pieņēmu par savu šoju un noticēju tam es. Sajūtu, ka tajā galā piepildījums mājo, tik spilgta bija, ka apšilps es stājos. Kas neapgūts, lai kļūst par lejām, kalnī apgūst. Kas neapgūts, lai kļūst par lejām, kalnī. Tātad esmu te Everestā, jo man teica, ka nevar es tā. Toreiz pats sev šeit bija nofučējis, bija man tad 22, nu jau man 40. Pats attīstīja bildu un rāmīt, ielikt to pats nolemdams, ka te man jāmīt. Tagad stāv tad sastinguši skatiem, smaids ar vien mazāk atgādina patiesu. Tas tomēr nav man, bet labi ko tur jājautā, kā šis rāmis mani notur. Un ja nu pieņem, ka tā ir durvju aila ar slieksni, kas jau sen uz mani gaida, kad es kāpšu, tam pāri kāpšu. Es spēru pirmo soli un zinu, jā, šis sapnis bija vienreizējs, bet laiks to pamest, laiks jaunai pieredzei un tic tam. Jāapgūst, kas ir neapgūts, lai kļūst par lejām, kalnī apgūst. Kas neapgūts, lai kļūst par lejām, kalnī. Kāds no maniem tēliem brūk, es atklāju sevi no jauna. Ir jāapgūst, kas neapgūts, lai kļūst par lejām.